Zini, tāds Andris Ēglis, tāds matiņš pa labiem, visu zolīti žaktīt, tāds krekliņš, tāds. Es zinu, varbūt tā nav baigi mīļā tēma, bet pēkšņi kaut kādā publiskā telpā izlist to, kā Andris Ēglis kaut kādas azarta spēles, kaut kas tam līdzīgs un tā tālāk, jā. Un mums likās, tev tas tā nepiestāv. Tu vari pateikt, kas tas īsti ir un kā ar to tik galā? Es nezinu, tad, kad man bija gadi 17, tieši tā, kā tu arī teici. Es biju pilnīgs pretinieks tam visam. Vispār man likās, come on, ar mani nekas tam līdzīgi. Tieši tie bija mani vārdi, tiešām ar mani tas nekad nenotiks. Nekad. Nu tā. Nespļauj. Kur nevajag spļaut. Nē, nu tas ir, es nezinu, kas tas bija. Vienkārši tā bija kaut kāda likuma saka, nu kā jau vienmēr tas ir, man liekas, ka tā ir likuma sakarība ar to, ka tev kaut kas laikam, nu, tajā mirklī bija, nu, baigi, es teikšu, smagi sūdīgi vai vēl kaut, nu, es nezinu, nu, tas bija man tāds tiešām ļoti smags periods, ļoti tajā laikā, kad es vispār sāku to, nu, vienkārši, nu, tur viss bruka, kas vien varēja brukt vienkārši, nu, tā, kad man likās tā zeme atveries, vienkārši, kas ar mani notiek, kāpēc, man ir visi līdzcilvēki, visi tur vecāki šķirās, viss, kas nāca, viss tas nāca vienkārši. Un tad es domāju, nu kur, nu alkohols vēl, kas vēl varētu, nu ko es, ne, mājās, nu iet, nu bārā, nu labi. Kad tas bija, kurš gads tas bija? Nu, kaut kādā, nu, cik man 18, 19 gadi bija, nu, plus mīnus. Nu, tu iet bārā, nu ko, nu, dzer šnabi, nu ko tu dzers, nu vēl, nu, tur, tajā laikā bija tā, ka rogi jau vērās ciet 12, nu, ko tu, nu, pēc 12, ko darīs, nu, iet kaut kāda Elis bedrē, paņem šnabi, zin kā, nu, sēdu, skaties, kā tur, nu, beigās, nu, viens tur, otrs tur vēl, pamēģināšu, zin kā. Un tas jau kā vienmēr ir, zin kā, cūkslā. Ir. Bet tā ir, jā. Es nezinu, ar mani laikam tā bija, jā, ka ievilka vienkārši. Nu, tad tu vairs nesaproti vienkārši. Tad viens mirst tu pat neatskārt jau, kad tavas naudas nav, tad tu aizņemies, tad jau tās naudas nav. Tad jau tu brīnies jau, ka tu gaidi jau trīcēdams algu nākošo, ka tu beidzot atkal varēsi iekabināt vienkārši, nu, tā un tā. Vienu gadu, otru gadu, beigās, labi, nu, es negribu skaitīt, kas ir, bet tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi, un es neiesaku nevienam. Bet no otras puses, es nezinu, atkal tādu cilvēku, kurš nav uzkāpis uz kādu grābekli. Nu, vienalga, nu tādu, nu, kad cits tur pīpē, cits tur dzēr, cits tur azartspēles, cits špricējās, cits šņaucās. Nu, es lakšās, un tur var runāt vienkārši par šitām lietām, vienkārši, bet, nu, mēs slēdzam ciet šo tēmu vienkārši, un tālāk viņu neturpinam. Jā. Klau, kā var to apstādināt bijis? Nu, reāli, tu esi autoritāte cilvēkiem, tu esi mākslinieks, mīlēts un tā. Ar to ir katru dienu jāsadzīvo? Vai to var aizmirst? Tas man nekad vairāk nav. Kā ir, man liekas, ka tās ir muļķības, kad saka, ka to var apturēt. Tas vēlns tevi vienmēr iekšā sēdēs. Nu, neatkarīgi no tā līdz tavam mūžam vienmēr. Tas tā saka, tur jā, psihoterapeiti, jā, kad, nu, tur atnāc pie manis, zini, samaksās, tur labāk samaksā mani, es tev palīdzēšu pusgadu, ok, nu, tur 5 gadus kaut vai, nu, cik tu ies, nu. Kā tu tik galā? Man bija draugi vienkārši, kas vienkārši mani sūtīja, vienkārši, nu, vecais, nu, attopies. Nu, kas ir, nu, es labi, es aizgāju, nu. Man, paldies Dievam, man ir labi draugi apkārt.